Esiet sveicināti, mīļie Brīvības studijas skatītāji! Šodien iepazīstināšu jūs ar pavisam jaunu ieceri, ar Vislatvijas koprades projektu. Un šodienas man studijas viesi ir Modris un Feliks. Labdien! Sveiki! Šis varētu interesēt tiem, kuri vēlās būt radoši un kaut ko sākt darīt kopā, kuri vēlās apvienoties ar savām kopīgām interesēm, un šajā gadījumā projektiņš Vislatvijas koprade ir uzņēmis tādu kā jaunu startu, jaunu tādu sākumu, un mēs šodien paklausīsimies, Modri, kā vispār šī ideja tev radās, un cik jau sen varbūt tu ar to nodarbojies, un kur tas sākums ir Vislatvijas kopradei? Jā, sveiki arī visiem skatītājiem. Teiksim tā, tās domas un tā ideja par to, ka vajadzētu izveidot tādu tā kā tīklu, telpu vidi, kur mēs varētu tā kā cilvēki viens par otru vairāk uzzināt, ne tikai kaimiņos vai savā nozarē, bet visu Latvijas, teiksim, tā teritorijā un dažādi. Un tad ir par šitiem kaut kādiem 5 gadiem, varētu teikt, ir dažādas tie viedokļi bijuši, tās domas, gan tur holarhija, koptiesības, tautvaldība, kas ir latlīga, tur auseklim un vēl visādas tās idejas, kā to visu varētu veidot tādā, teiksim, internetu vidē, sadarbojoties arī fiziski, ne tikai, teiksim, to platformu. Tad tie, kas mēs te bijām tādi vairāk, kas vēl turpināja tajā Limbažu, Valmieras, Cēsu, Siguldas pusē, caur to biedrību, kas mēs bijām tie Vislatvijas Limbažu, kas apvienoja daudzas ģimenes no Vidzemes puses, ka vajadzētu radīt to platformu, to vietu, un tad tur bija nepieciešami vairāk tie faktori. Gan Feliks, kas pievienojās ar to visu izveidi, ar visiem serveriem, ar visu, un tā bāze bija nepieciešama. Principā viņš bija viens no tiem atslēgas momentiem, tiem zobratiem, kas tā kā pietrūk tajā visā. Un tad sākām, un te kaut kāds ir, kaut kādi 6 mēneši, varētu teikt, no vasaras, pat varbūt no pavasaras beigām, ka mēs tā aktīvi jau uzrunājām arī tos cilvēkus, kuriem bija tās idejas, kuriem bija tās domas, kur bija tie varianti, kā to visu to puzli likt kopā pēc kaut kādiem plānu, pēc tāda tālajoša, tāda konstruktīva mērķa, arī veidojot arī to struktūru tajā visā, jo tur tas nav tik vienkārši, kā varbūt tās liekas, un mēs arī paši esam, kas mēs esam, cits ir galdnieks, cits ir skolotājs, cits ir, bet tā radošā lieta, ka gribās bišķiņu un iet ārā varbūt no tās ikdienišķās sabiedrības daļas izveidotās tās sistēmas struktūras kaut kā tādā veidā radīt, sistēma jau nav slikts vārds. Tā ir sistēma jebkur, ir kokiem mežā ir sistēma, kur viņi ar saknēm ir savijušies un viss. Mēģināt kaut kā tādu, apvienojot daudzas visādas idejas, liekot kopā. Un pamatā es tomēr saprotu, ka šeit pulcējās ap tevi, ap jūsu šo te komandu, ap šo ideju pulcējās cilvēki, kuriem ir izprotama tāda kopīgā labuma ideja. Jo man liekas, ka tas nākotnes modelis, jeb, kā es redzu, jūsu centieni ir tā kā veidot kaut kādu pamatnu tam nākotnes sabiedrības modelim, ap ko cilvēki varētu, teiksim, pulcēties un meklēt savus ideālus, jo, ja nav ideāli, ja nav mērķa, ļoti grūti savu enerģiju kaut kur virzīt ir. Pašlaik vispār, man liekas, kā enerģija ļoti svarīga ir tieši radošā enerģija, un tas arī jūsu šajā idejā ir kā vadmotīvs tā koprade, ja? Un koprade kā es saprotu, ap kopīgo labumu, kas ir talkas, kas ir dažādas kopīgi veidotas nometnes bērniem, izglītojoši pasākumi bērniem pieaugušajiem, kopīga kaut kādu gadskārtu ieražu vai svētku svinēšana, kas arī līdz šim jau, cik es zinu, un esmu arī piedalījusies vairākos jums pociem skolā, kur arī ar tavu svētību ir kā ļoti jauks tāds tikšanās punkts ir atjaunots un izveidots.
Nu, tā kā tas varētu būt viens no tiem vadmotīviem, šī te radošā enerģija kopīgam labumam. Ja? Tas ir ļoti, ļoti apsveicami. Es gribētu Feliksam pavaicāt, Feliks, kāda ir šī tava loma? Es zinu, ka tas viss prasa datu bāzi, tehnisko nodrošinājumu, koordinēšanu. Kāda ir tava loma šajā visā iecerē? Jā, man loma pamatā ir IT. IT viss tā nodrošinājums, tas ir pašas platformas izstrāde, viss mājaslapa izstrāde, server nodrošinājums. Un tīri tā ir tā man tā pamata atbildība šajā visā projektā ir to visu izveidot, nodrošināt arī tas vizītkaršu projekts. Tas ir tāds. Un tad papildus, protams, es arī nodarbojos ar visu tādu vispārēju kaut kādas lietas projektēju, kaut kādas lietas domāju, mēģinu salikt kopā, kā to realizēt. Un tad, protams, ar pārējiem runājot un to bīdot uz priekšu. Bet pamat man tā joma ir IT. Gan ārpus šī projekta, gan arī šajā projektā es pamatā nodarbojos ar IT. Sākumā tie bija dzelži, tas ir datorskrūvēšana, un tagad šajā projektā tas gan vairāk ir tīri programmēšana un platformu veidošana. Nu, es iepazinos un ieskatījos arī, ko jūs esat jau palaiduši savu mājaslapu. Un par mājaslapu visi skatītāji varēs un interesanti uzzināt vairāk linkos un pielikumos, kas būs klāt pie šī raidījuma paskaidrojošajā daļā. Tur diezgan arī jums ir plašs tas lauks, sākot ar karti, jā, kur punkti atzīmēti. Es ceru, ka arī Brīvības studija šajā kartē atradīs savu vietu. Piemēram, tad Rīgā jūs atrodiet punktiņu, jā, tur ir Brīvības studija, kur mēs arī sevi uzskatām, ka mēs esam koprede, jā. Mēs aicinām pie sevis dažādi domājoši cilvēkus ar dažādām idejām. Un tā arī tātad šis te projektiņš aicina arī jūs variet droši, ja jūs esiet varbūt viens, bet varbūt vairāki vai kaut kāds kolektīvs kopa, kuri vēlās iekļauties šajā te idejā, ļoti laipni gaidīti, ja? Un iepazīties ar mājaslapu, kas šeit būs tiešām pielikumā pievienota, ja? Kas man ļoti iepriecina, kad es redzēju jūsu video, tur piedalās un sāk aktivizēties jaunieši, ja? Tu arī esi gados jauns, un kā tev liekas, tas jauniešiem tā kā varētu ieinteresēt? Jāskatās. Un šobrīd mums ir viens arī jaunietis, kas ir no Vistas vidusskolas Pēters, kas ir nodarbojās mums ar IT, ne IT, bet es esmu IT, bet viņš ir sociālo mediju. Tādu bišķi novirzienu nodarbojās, interesēt, pievienoties. Būs jāskatās, nezinu. Nu, es katrā ziņā jums ļoti novēlu, lai jaunieši aktivizējās un lai jaunieši ir aktīvi. Tā ir ļoti svarīga lieta, jā. Par tiem jauniešiem varbūt varētu nedaudz piebilst. Feliks ir tāds bišķiņ piezemātāks vai kaut kā tā, savos uzskatos par jauniešiem kā, bet šobrīd ir ne tikai Pēters, ir arī Evija, un mums ir tā doma tā ar tiem jauniešiem sadarbojoties, veidot, tā kā mums, piemēram, ir izveidojusies tajos Limbažos, piemēram, tas reģionālais centrs, reģionālā grupa, kur ir sadalīti tur tie pienākumi. Un pēc iespējas vairāk mēs cenšamies iesaistīt jaunieši, lai viņi attīsta tās savas prasmes, intereses un līdz ar to arī veic tās funkcijas, par ko arī saņems attiecīgi no tām visām kopējām maksām gada arī atalgojums un tā tālāk. Un lai tādi Feliks, Evija un Pēters rodās arī Bauskā, citās vietās, visā Latvijā, jā, un veido tur atkal tie jaunieši un nāk ar savām idejām. Jo tādas lietas, ko arī sākumā mēs ar Feliks, piemēram, vai to pašu Pēteru, ar Eviju, mums ar Kristīnu vai tur vēl tiem cilvēkiem, kas mēs esam tā komanda, kad 7, 8 tie cilvēki, mums pat prātā neienāca tādas lietas, ko tie jaunieši mums iedod. Un kamēr mēs to nesapratīsim, mēs tikmēr turpināsim malties par tām tēmām, par tām lietām, par tām domām, ko mēs kā pieaugušie vecvecāki tikai domājam, bet bez viņiem nekas neradīsies jauna. Es varbūt nelielu atkāpīti pastāstīšu, tad, kad es biju jauna. Mums savā laikā vides aizsardzības klubā, tie bija jau pagājušā gadsimta 80. gadi, arī bija nodaļas, arī bija šāda tīkla veida struktūra ar pašiniciatīvu, kas ir ļoti, ļoti svarīga enerģija. Un gandrīz 30 nodaļas pa visu Latviju bija. Un šīs te nodaļas visas nāca ar savu
vajadzību. Vienam tā bija kāda brūkoša svētvieta, baznīca, kādam tas bija kāds aizdambējies avots vai jātīra upe, citam, piemēram, tur Daugšās Aspazijas muzejs vai Stendera kaps jāsako. Katrai šai nodaļai bija sava tāda pašiniciatīvas ideja, kādēļ viņa pie vides aizsardzības kluba tā kā veidojās. Arī, man liekas, ļoti svarīgi jums ir, lai tiem cilvēkiem ir kaut kāds patiesas mērķis, patiesa apvienošanās ideja, aiz kā viņi tā kā deg, iekarst, kur viņu enerģija tā kā ir ļoti svarīga. Un tad jau arī viss izdosies, un lai šī ir tā kā atvērta organizācija, lai tas ir neformāls gars, kas valda, jā, lai tur nevalda struktūra, bet valda tā kā tiešām uzticēšanās, tā kā paļāvība, teiksim, tāds caurspīdīgums un tā, jā, es tāpēc arī tev vaicāju, kur tas viss radās, un tad es saprotu, tie ir biedrība Vislatvijas Limbaži, un tie ir tie cilvēki, kuri līdz šim ir jau sevi pierādījuši un parādījuši, kad uz viņiem var, teiksim, paļauties, ka tur nav nekāda slēpti nodomi vai kaut kāds jā, tur var izpētīt, politiskas, jā, tur spēles. Ko mēs esam darījuši pēdējo 5-6 gadu laikā arī, ne tikai, ka tā biedrība vispār radās no ģimenēm, no tām visām vajadzībām, kas bija tur. Kuri beiga no Covid afēras. Teiksim tā, jā, tur caur, var teikt, modās. Ka tā ir skola izveidojās, pēc tam no skolas izveidojās citas jau biedrības vairāk, tad jau pievienojās ģimenes, kuras nav saistīti tik tur ar tālmācību vai klātienu, vai tikai no tā tur mukuši vai bēguši, un šobrīd tas jau tāds paliek pa tādu darītāju, radītāju, tādu vidi, ko es arī gribētu pateikt, ka tās vērtības un tas mērķis tā kā ir, jā, protams, viņš ir tālajošs, bet te vajadzētu arī saprast, ka mums tā arī kompetenci banka tur būs tajā visā iekšā, to jūs paskatiet, mums tur ir apraksti un arī visādas intervijas būs un ir un tā tālāk, bet kad ir jāsaprot, ka mēs katrs ienākot tajā kopradē, vai tas ir uzņēmums, vai tie ir uzņēmumi, cilvēki, kur ir kopā sanākuši dažādi interešu dēļ, viņi caur to arī stiprina sevi. Kad nav tā, ka tikai, ka tagad ir, pirms tam bija cilvēki, teiksim tā, vairāk viņi guldīja iekšā, viens atslēdzās, otrs atslēdzās, un mūžīgi tu to nevar, teiksim, to dot. Šeit ir tas variants, kad ir tagad nākamais tas solis, kur tie, kas ir darījuši un darās un vēlas darīt arī tālāk un pievienoties, ka šeit ir arī iespēja to savu arodu, to savu jauniešu, to savu attīstību vai kādas kopas, neteiksim intereses, bet attīstības varianti, dažādi internetu veikals ir plānots tur, lai atkal mēs tur pārtiks labāks caur uzņēmēju, caur to visu. Tā kā tas nav, kad ir tas mērķis, vīzija tikai un ka mēs dodamies, bet mums ir jāsaprot, ka katram ir jāpiepilda. Tā elektrība mums neviens pa brīvu nedod, leduskapis ir jāpilda. Un tad mēģināt tajā visā arī sadarbojoties arī ar pašvaldībām, ar projektiem, ar visādām tādām lietām, tā kā veidot tur to. Atbalstītāji vai kādi sponsori varbūt, jā? Jā, es varbūt noslēgumā sarunai vēlos tev tā kā, lai tu pastāsti par tiem tuvākiem un tālākiem mērķiem īsi, jā? Kā tu redzi šī gada uzdevumus un varbūt kas ir tas horizonts, uz kuru mēs tā kā ar šo te ideju tiecamies? Tas horizonts, kur varētu teikt, ka tas ir, kā lai saka, kaut kā jauna izveide, citādāka, bet tas nenozīmē, ka tur tagad ir vēlme kaut ko graut vai kaut ko mainīt vai kaut kādas tādas lietas, bet, kā saka, dabiskā veidā, kā mākslinieks, viņš rada bildi, viņš tā kā neredz, kas tur būs galā, bet mēs cilvēki daudzi Latvijas teritorijā apvienojamies dažādās interesēs, dažādās vecuma grupās, tad grib vai negrib vai ātri vai vēlu, kaut kas dabīgi izveidosies. Tas ir tas tālākais, tās vērtības, tas ģimeniskums, tā brīvība, tā mīlestība, tā bērnu, vecāku attiecības, ģimeniskās vērtības. Palīdzēšana viens otram. Jā. Tas ir tā kā tāds, bet pamatu, bet tas sākums, kas to pirmo gadu, ko tā kā gribētos, lai tie punkti, kas ir tai kartē un tie reģionālie centri, kas ir, kad par to pirmo gadu mēs apzinātu, izveidotu arī, ir jau reģionālie centri, kur jau ir pieteikušies, un ka mēs izveidotu tādu pārklājumu,
Un tādu varbūt tās kaut kādu stratēģisku vai kā lai atkal nepareizi pasaka to kopēju kādu virzību var attiecīgā katrā reģionā. Attiecīgi katrai varbūt tās, nezinu, jauniešu grupai tur izveidot kaut kādus kontaktus, gan tur, nezinu, jauniešiem, kas teikt ir maksimāli ir iespējams ir sevi attīstīt, braukāt, viss tas Erasmus kaut kādu projektu, kaut kā tādu, lai mēs tā kā sadarbojamies savā starpā. Tas ir līdzīgi kā arī Auseklim, Lazdeņam tā ideja par to Latviju un viss, kad agrāk pirmās brīvvalsts valstī, brīvvalsts Latvijas laikā bija biedrības, vairāk kā 2000 latviešu biedrības, un viņi savā starpā visi tā kā bija, kā skudrpūzni, un tad izveidot tur to tīklu, lai ir tās iespējas domāt tālāk un tālāk jau tos nākamos soļus, jo tur tas nav. Saka, ja mēs Feliks arī pusgadu atpakaļ pavasarī, kad sākām tā kā domāt, mēs domājam vispār, ka mēs uztaisīsim šitā, nāk viena ideja, nāk otra, parādās vēl viena lapa, parādās vēl viena sadaļa, parādās vēl, un tas viss tā kā aug, un šobrīd jau, kas ir uztaisīts, tā mājaslapa ir palaist, ir jau 3-4 idejas, ko mēs tur neesam ielikuši, ko tā kā vajag papildināt. Nu, varbūt tad, Feliks, vēl kādas tev šī gada lielākās idejas un pasapņo bišķi? Jā, es pirms ātri izstāstīšu, kā tas vispār viss sākās. Cik tas jau tālu ir nācis, tādā ziņā, ka tas jau, mums sākumā bija, kad mums bija biedrības lapa, un tur bija tā doma to karti pielikt, un tas bija, man liekas, viens no tiem sākuma punktiem, kas tā viss sāk bīdīt. Un tad ar to laiku tas ir tagad izaudzis līdz, milzīgam projektam, kas mums šobrīd ir plānā. Viens ir kompetenci banka, tas ir tāds ļoti nozīmīgs plāns, tādā ziņā, kad tur būs resursi dažādi. Viens no tiem, pieņemsim, ir, runājām dažas dienas atpakaļ Auseklu Lazdeņu, viņam ir tāda bibliotēka ap 1000 grāmatām. Un tur ir daudz grāmatas, kas ir tādi viens no viens izdevumi, ko viņš pats ir sējis un meklējis vācis, kas ir neko citu neatrodami. Un plāns ir viņas pamazām digitalizēt to visu un ielikt kompetenci bankā un piedāvāt to cilvēkiem. Tas ir viens no tiem projektiem. Tad ir sludinājumi. Tādas platformas sadaļas, tas arī šobrīd top, un tas arī ir plānā. Vēl ir daudz, kas tā kā es visu tagad ātrumā nepateikšu, un gan jau, kad braucot tagad atpakaļ no šejienes, ienāks vēl kādas 5 lietas prātā, un redzēsim. Kolosāli, man liekas, ka sākums ir brīnišķīgs, jūs esat tiešām enerģijas un apņēmības pilni, un mēs savukārt no Brīvības studijas novēlam, lai šis te sabiedrības modelis, ko mēs visi savā sirdīs tā kā redzam un iztēlojamies, lai viņš arī īstenotos un lai šī mūsu zeme vislabākajā, vissirsnīgākajā, visjaukākajā veidā atplauktu un cilvēki varētu apvienoties. Un varbūt tieši ar šo projektu tas notiks un visu labu ceļavēju vēlot jums. Jā, daram un radam. Daram un radam. Paldies, ka skatījāties. Paldies. Visu labu. Visu labu.